Laikam mums nebūs tāda sērija, kad mums nebūs nepieciešami Reiņa Selecti traileri pakalpojumi. Tāpēc atkal kārtējo reizi braucām bez trailera un tad dosimies diezgan pagarā ceļā. Nu tā, draugi, atkal esam ar komandas biedru Aivaru mašīnā un esam ceļā uz Daugavpilu, ne? Aiz Daugavpils mēs brauksim. Pa cik Latvijā ir ļoti daudz atsaucīgi cilvēki. Es gribu pateikt lielu paldies katram, kurš man uzrakstīja par Moskviču, pa detaļām. Un mums uzrakstīja Aleks, kad viņam esot viens Moskvičs bez dokumentiem, kas stāv bez pielietojuma, un viņš ir gatavs viņu uzdāvināt. Un tāpēc mēs tagad braucam pakaļ viņam, būs mums donors un turpināsim atkal mūsu stāstu par ralliju Moskviču un cerēsim, ka mums viss aizies, tā kā mēs pēc mazas brīža arī noteikti parādīsim, kur mēs būsim aizbraukuši, pastīsimies, ko mums uzdāvinās, bet nenormāls, liels paldies jums visiem. Mēs ar Aivaru beidzot esam tikuši līdz Daugavpilī un mums vēl ir palicis braukt apmēram stundu, 75 km līdz galamērķim. Bišķi jau nevaram sagaidīt, bet būsim visai Latvijai pārbraukuši, bet tas laikam ir kaut kur vēl pie Baltkrievijas robežas. Laikam nav tas izdevīgākais brauciens, bet, piedzīvojumu dēļ tas ir to vērts. Izskatās, ka mums būs tā kā Discovery, ne? Kad tu atrod Barnfinds, vai kā tas saucās kaut kādā šķūnī. Es nezinu, ko tas šķūns, kādā meža vidū braucam pakaļ. Labs. Viņš tur ir. Aivars pumpē. Jaunā tehnika un vecā tehnika. Pirmais brauciens tomēr būs man. Tā mēs braucam. Rallīnieks drīz būs dzīvs. Nāk. Iet atkal. Roku. Nav kāriņš, ko uzstumt virsū, tā kā iepriekšējo donoru. Jā. Gustavs nevarēja atļauties tik tālu atbraukt līdzi. Perfekto! Šis izskatās pēc donora. Paldies! Jā, mums tas kopīgi izdevās. Paldies Aleksam, paldies visiem. Iet labumā. Jā, nenormāli. Es saku milzīgs paldies un es esmu pateicīgs jums un prieks bija atbraukt uz otru Latvijas galu ciemos arī. Ritīgi forši un mums ar Aivaru teikt būs darbiņš un tad jau drīz redzēsiet, kad atkal mēs būsim uz ceļa. Ritīgs, paldies. Lai viss izdodās. Čvot, lai forši. Paldies.
Ko, esam veiksmīgi uzkrāmējušies un jā, varam braukt mājās. Aivars ir priecīgs arī pa mūsu jauno ieguvumu, jo mums būs darbs. Mums ir tagad, es nezinu, vai jūs redzat, bet mums ir 6 stundas priekšā ceļā akal. Mēs esam galīgi otrajā Latvijas galā. Tā kā jā, noteikti mājās būsim kaut kad uz pusnakti. Bišķiņ jānoskalo dubļi tākie. Lovīts noskalojām. Vēl jau palika. Nosīt arī. Mūs kā jauni. Braukt ar tīra auto. Tas brīdis, kad tu esi pie Daugavpils netālu, un tu lauku sētā ieraugi helikopteru. Čopa. Jā, kam vēl tā ir bijis, ka helikopters sētā stāvprātīgi? Ir pienācis laiks atpakot sūtījumu. Izpakojam dāvanu. Izpakojam dāvanu. Šodien būs tā diena, kad mēģināsim ģeometriju dabūt vietā, vai ne? Jā. Nabaga ķekava arks. Šitās ķekavā es nopirku. Sen apakaļ būs laikam bišķi jāpielabo arī. Varbūt jāatstāš tās kara rēceri, lai ir. Mēs ar Aivaru mēģināsim piedarbināt viņu, jo pēc tā brīža, kad es apgāzos ar viņu, neesmu vēl mēģinājis viņu piedarbināt. Varbūt, kad stāsts tomēr beigsies ātrāk. Ja būs motors jāmaina, tad tas būs galīgi slikti. Bet no ģeometrija arī, galīgi nav maizē. Visu uz vienu sāni ir. Jācer, ka mums izdosies dabūt viņu atpakaļ. Biška reļīt ir, bačoks ir pametis čatu. Tagad atguvās tikko. Tadā! Jā, mēģināsim piedarbināt viņu. Jā, krokodīļi jāpieliek. Akal standarta gājiens. Jā, šitais stūrs izskatās vistrakāk. Dabūjis visu svaru virsū, bet mēs taisnosim šito pašu jumtu ārā un jācer, ka mums izdosies, ka tuliņ būs pirmais starts. Aivaram forš kondiški, ne? Kas tā pa degtaļi? Tas ir kāds cilindrīts bremzēm. Šitais spogulis palika vesels? Jā. Tad ir labi. Parādās kaut kas arī? Nē. Mazs ieslēdz, jā. Ir. Būs vai nebūs? Tas ir atkal vadčakrējums? Es domāju, ka nē. Vajadzētu viņam iet. Ir, jā. Vadčakrēs? Pagaidi. Zini, kas ir? Benžu vajadzētu. Es jau bišķi pakačāju. Nu labi, mēģini. Šis būs, vai ne? Yes. Kaut kas labs notiek. Izskatās, ka mēs ap 2 turpināsim, un jums būs ko redzēt vēl. Viss maizē, kā saka. Jā, viss ir maizē. Pagaidām. Būs labāk nekā pirms tam. Jā, samaisījās kārtīgi tagad eļļi, bet nav nekāda lieka trokšņa, ne? Neiet? Augstāk. Aivars teica taisa ķūningu. Es nezinu, vai tas ir pareizi, ko mēs darām, bet mēs mēģināsim. Mums cits iespējas nav, bet šobrīd viss ir baigi uz vienu sānu. Varbūt, ka mūsu ķūnings strādās un sanāks izvilks. Un beigās būs šitāds uzraksts. Bet mums vajadzētu, zin kādu, šitādu uzrakstu, ka ir rakstīts viss maizē. Un maize tad bagetīte tā apakšā. Aiziet, pirmais rāviens. Nāk ārā. Kaut kā nāk ārā, ne? Nevajadzēs beigās, kā tev liekas, mainīt vispār visu to. Tu spoguli nevajag atskrūvēt, noņem nost. Kur pa vidu? Jā. Zini, kas ir baigi žēl šitās ten vietas,
ka te ir ritīgi saņurcīts. Es nezinu, kā mēs to logu dabūsim iekšā, bet nu būs jāmēra un jāklapē, ka mēs te neizstiepjam ritīgi šito vietu. Baigi negribētos jumtu mainīt, bet viņš padodās, ne? Es nezinu, vai pat vajag vēl. Viņš man liekas, ka šita jau Ei, pasties, te ir ielecis apakaļ vietā, šitajā ten daļā. Redzīt, šitais viss bija uz leju. Te ir normāli, te ir grāvas atlūdzu. Nu, nē, tas nekas, bet man liekas, ka... Šitai arī ritīgi ir uzlocīts. Tas stūrs. Jā, viņam būs jāpadāvā. Bet mēģināsim padauzīt un palocīt. Redz, ko redzēt seno laiku alvošanu. Kādreiz nemetināja, bet alvoja. Es domāju, ka šito te mums parīgi mēs tā varam ņemt nost un pamēģināt to vidi izspiest, lai bišķi palaidīšu uz leju. Tagad, viņš pat tagad izskatās taisiņ, jā. Viņam to vidi vajadzēja tagad bišķi paspiest ārā vēl. Mēģina ar abām kājām. Tev jau sanāks. O? Nāk ārā, ne? Forši? Jānoņem tas jumts nost. Jā, mums beigās kaut kādu spoterdies nevajadzēs. Toču uz tām kantēm. Te vietām varbūt vajadzēs spotēt. To pēc tevi varēs. Jā, bet redzi, te jau arī ir diezgan. Šitai, man liekas, nevajadzētu vēl padauzīt. Tur vajag padauzīt, jā. Vēl kas ir šito, te mēs daudzīsim ārā, tas nāks. Nu, viņš jau pats vilksies. Mēs, tā kā te spīdīs ārā, te pasitīs un daudzīs viņu ārā. Tagad, vienvārds sakot, es tagad es te tā, ārdam salonā ārā, jā? Jā. Te ir visas stikliem. Normāls sūtējs. Jā, rekomendējam pudeļu Nav sūcēt. apmaksāt reklāmu, bet ir labs. Izstāst, ka būs labi beigās. Šitā pusi vispār gandrīz nav forši, ka nav cietusi, bet, kritu jau uz otro pusi, bet... Vispār es vēl gribu pateikt lielu paldies visiem sponsoriem, kas ir uz mašīnas. Es vēl neesmu to izdarījis, vienkārši gribās pateikt jums liels paldies, un mēs būsim apakaļ, būsim vēl spēcīgāk, izsapņosim to sāpam, piedalīsimies gonkās, iespējams piedalīsimies arī Rīgas gonkā, kas notiks oktobrī. Un jā, milzīgs paldies katram no jums, kas uz šīs mašīnas ir. Ripo DL veikaliņam, Solar Energy, Mīdijusam, kas jums parāda katru viģiku, ko mēs šeit taisam garažā. Un arī jums, sekotāji, liels paldies, ka jūs sekojat mums. Tas ir ritīgi forši un prieks ir turpināt darīt. Un galā es pieļauju domu, ka mēs taisīsim vēl visāds interesants retro projekts un ne tikai mašīnas. Un man ir padoma arī kādu mocītu uztaisīt un parādīt, kā tas ir. Taisīt mocītu no nulles, nopirkt viņu un tā kā būs interesanti. Vēl es gribu pateikt lielu paldies visiem, kas atsaucās pa detaļām. Gribu pateikt paldies Denisam, kas rakstīja man un teica, ka viņam ir moskuču stikli un vēl viss kaut kas novērtēja. Arī Robertām, kas man rakstīja, arī, ka piedāvāja veselu mašīnu tieši ne šādu modeli, bet tik un tā liels paldies. Paldies arī Aleksam, no kura mēs dabujām donoru Moskviču. Tas vispār ir kosmos, kad uzdāvināja mums mašīnu, lai mums projekts iet. Un mēs ar Aivaru tiešām to ļoti novērtējam. Un, tas ir vārdiem neizskām. Man tāda pateicība ir visu šo. Un, tas ir krūti, ka Latvijā tomēr mēs esam tik daudz foršu un jauku cilvēku, kas viens otram palīdz. Vienalga kādā lietā, bet atsaucamies, palīdzam, nav žēl mums, un tas ir ritīgi forši, un vairāk apkārt tāds cilvēks katram no mums, un ritīgi superīgi. Paldies! Esam Aivar tikuši tik tālu pagaidām. Neesam tādi profi kā no Kuldīgas Janeks, bet kaut kas mums te sanāk. Bet rallija mašīnai būs labi, es domāju. Viss būs maizē. Pamērīsim diagonāli. 28,5. 27,5. Centimetrs kaut kur mums nopelda pagaidām. Uz to sāņu vai puscentimetru. Puscentimetru vai centimetru? Nu kā puscentimetrs, tur ir pievienās klāt un tur nojas no centimetrus. Pazer, kā var pievilkt ar stropītēm feini. Iegāja vietā tagad, teikt jau bišķi pa daudz ir. Lai viņš pastāv, ieņem formu. Vajadzētu bišķi paklapēt. Lai viņš saprot, ka viņam tā jāstāv.
Aivars teica, ka viss būs labi. Būs jau labi. Spaktās darba brīnums. Jā, sausā metināšana. 27,5. 27? Nē, 28. Pus centimetrs, ne? Jā, viņš to neskaidri, kurā vietā mēs viņu te liekam. Es teiktu ievilku, visa buņa liecās, pilnīgi viss. Es jau tā arī gribu. Maškiņu vajag atkal bišķi pastamdīt, mums viņu vajag palocīt. Jā, tas grūz maškiņu attaisīt. Vēl var. Jācer, ka kā ar vertikālā neparādīsies, ka ir bijis defekts. 27,5. 3 centimetri tādas aizjūtas. Tas viņš to viņa atliks vietā. Viņa jau tu pievilki, vēl viss tā mašīna, viss tās mašīnas rāmas savēja pārs. 28? Tur kaut kāds milimetrs var vēl vienreiz viņš uzdevu. Pēc tam pastrādāsim ar spotēru višķiņu, ne? Pusitīsim pa tejienu. Vēl cikas ir šuto kānu. Vajadzētu pēc tam. To kantīt vajag tā lietās. Nu, to stropļu var ņemt tā nost. Viņai iztais un paņems nost. Atliek apakaļ, ne? Un pamēdīsim. 27 ar 27,3 centimetri, 28. 2,73. Nav pat 7 milimetri. Skaties te, tā uz sāni. Viss mašīna. Šitās mašīnas jau vispār, viņas jau nav stingras bijušas tajos laikos jau. Viņa locījās, Viņa pacēlā. jau locījās, jo paceļot mašīnu augšā uz pacēlāju, tu nejau tad, ja tu durvis nevar atvērt jau. Galvenais, lai nav tā, ka tu brauc pēc tam un tas stikls izlec ārā. Kā mēs varētu tajā stūrī izdarīt? Vai tur tos pārni jāmēģina uz lai dabūt? Man liekas, ka Nevinkoši. Jo es biju domājis, ka tā... Nevinkoši tos pārni sapīšanē. Nē, nu viņš jau tāpat ir beigts. Vienkārši es domāju, ka bija jāpaceļ tas uz augšu dēļ, jo varbūt, ka viņš šito ten visu daļu. Nu, te jau spārns ir uzdīts. Nē. Šietā lūpa ir uzdīta, te jau varētu. Agurīt. Visi. Diezgan ātri atrasinājums situāciju. Normāli visi. Tā, veikalā. Labāk nekā bija. Konkrēti normāli taisās. Vienkārši ideāli. O! Pirms tam tā nebija. Tur labāk taisās nekā pirms tam. Jā, pasties, beidzot es akritu uz tā līniju. Nu, pirms tam tā aizmigrēja durvis bišķi uz āru bija. Bet principā te viss Te ir... jau bišķiņ slēdzeni un taisnāks nekā pirms tam bija. Te viss ļoti taisni. Te pat var bišķiņ ievilkt slēdzeni iekšā. Lai viņi stingrāk, jā. Nu, šito te bišķi uz dzielšu vairāk. Jā, nu tā mums te iet pagaidām. Šitās ir tāds asākās bukts. Mēs te paņemsim spoterīti un ar spoterīti izvilksim ārā pirms krāsošanas. Mēs vēl piemetināsim šito daļu no iekšpuses. Te, kas ir, šī uzliksim kaut kāds punkts, lai viņš ir stingrāks. Un tad jau, man liekas, vajadzētu visam būt baigi labi un visam vajadzētu būt maizē toču. Nu, mēs esam atbraukuši šodien ciemos pie Inta Jansona, kam ir Ailing servis, kas arī mūs ir palīdzējis ar Alliju Moskviču. Ints ir ticis pie jaunas iekārtas, lāzera iekārtas, tāpēc mēs ņemsim šos ten tā laika ķūnings, redz, ka tāds spoguls ir galīgi sarūsējis. Mēģināsim ar lāzeru notīrīt trūsu, vēl lukturiem šādas ten lietiņas. Tik interesanti, kā lāzeri pirmo reizi dzīvē kaut ko tādu redz, bet kā rūsu smuki var noņemt nost. Diena pret nakti. Redzi, iekšā viss. Ar fleksi nav vairs jādarbojās ar Intu. Principā ir tā, noteikti, ja jums kādreiz vajadzēs kaut ko, es atstāšu kontaktu, varat meklēt, ir tā, uzņēmums Railing servis. Mēs varēsim tad ar Intu sazināties un jūs arī varēsiet tikt
pie šāda rezultāta. Tā kā Ints tikai nenodarbojās ar lāzerēšanu, bet arī visādas lietas dara, kas ir saistītas ar metāla apstrādi. Veido visādas mērgus un vēl vis kaut ko, ne? Principā cilvēki droši var arī griezties pie tevi. Turpinam darbu pie mūsu Moskviča. Ir atbraucis ciemos Artis, tam, kam ir G-Town rap, tas, kas taisīja visu dizainu mums. Citos viļķikos var apstīties pats Aivars. Hello. Un mēs turpinām čakarēties ar jumtu. Pagaidām izskatās tā. Tik tālu esam tikuši, velkam ārā. Bet vēl ir ko darīt. Un tā mēs te cīnamies joprojām. Parādīšu, cik pagaidām tālu es ticis. Ir tā, kad esam sašpaktelējuši, bet vēl te ir ko rīvēt. Tā kā pilnīgi pat vairs negribās. Bet turpināsim iesākt to. Tā es beidzot pabeidzis špaktelēt. Paldies Dievam, ka beidzās špakteli, un man nesanāks viņu dabūt pilnībā taisnu. Viņš šobrīd izskatās šādi. Te tuliņ gruntēsim. Nav viņš perfekts, bet tuvu tam ir. Ir vēl visādi vilnīši. Šitai rallija mašīnai būs tā kā vajag, jo atstāsim šitās rētas arī, lai paliek durvis vēl. Samainīsim un tā kā gatavs gruntēt, atkal kārtējā nakts ir. Ceru, ka tuvākajā laikā izdosies viņu uztaisīt līdz galam, jo mums priekšā ir vēl daudzi lieli notikumi ar viņu, tā kā turpinam strādāt. Jā, turpinot mūsu projektu, mums izpalīdzēja šajā reizē Oskars, kas mums uztaisīja mūsu rallija mašīnai jaunas arku uzlikas. Nenormāli kruti mums nevajadzēs taisīt esošās, un mums būs pilnīgi jauns izlietas. Laikam arī vakarnakt strādāja, vai ne? Šorīt. Šorīt. Nu, kā jau tas notiek, tāpēc, kad mums ļoti ātri jāuztais tas autiņš. Principā Oskars nodarbojas ar stikla šķiedrām. Ja jums vajadzēs arī šāda veida pakalpojums, visāds gan ārkas un vēl visu kaut ko, ja? Tad var griezties pie tevīm, un visdrīzāk es atstāšu Oskara kontakts apakšā zem video, un ja jums vajadzēs, tad droši varat sazināties ar viņu privāti. Nu, ko jums ir krāsā? Nav viņš baigi perfektais. Vismaz izskatās pēc jumta. Un cerēsim, ka CSDD patiks mūsu jaunais meistarojums pats Aivars. Ir klāt, arī jau viņam viss jau izbesīs. Mans retro problēmas. Bet nu, mēs esam pieķērušies jau klāt donoram. Un esam izņēmuši jau durvis, tuliņu liksim krāsot, un vēl Aivars arī vēl ņem no iekšpuses saules sargus un vēl visādas detaļas, lai mums iet darbs uz priekšu, tā kā jācer, ka tuliņ jau būs gatavs un drīz varēsim braukt uz tehnisko apskatu un atkal mēs būsim apkaļ uz ielām. Tā mēs Aivar esam sačinījuši griezts, ko mēs darīsim tālāk, Aivar? Nu, liksim logas iekšā. O? Mēģināsim. Vai ir taisni iztaisnots, vai viss ir aplami, kas te būs. Līdz redzēsim, kur tās gumijas. Nu, es ceru, ka mums izdosies un saies un viss. Nē, bišķi nogriezīs stikli bišķi īsāk. Būs sēdinātais stikli. Es domāju, ka beigās viss būs maizē. Es nezinu, Aivar, tev patīk mans jumts? Nu, ļoti seksīgi. Tāds viļņains jau bišķi ir, bet Tā kā no fabrikas. Jā, sporta mašīnai tiešām, es domāju, vajadzētu būt maizē un vajadzētu visam saiet, un te tuliņ jūs redzēsiet, kā mēs mēģināsim atkal logi dabūt iekšā. Aivars ir piegatavojies. Tu pareizās gumijas paņēmi? Viss forši, tikai logi pie manīm. Nē, reku mums ir. Ņemsim ārā šito. Paprovēsim šito. Vai varēs dabūt ārā? Es domāju, ka viņu var dabūt ārā. Kāpēc, lai nevarētu? Ielīmēts viņš. Nopietni? Es tā domāju. Drošība nav. Nu, ir čakars. Nāzvaigi, negriezīsim to gumiju pušu. Kaut ko tā jādara, jā. Neies tik vienkārši, kā likās. Bet, nu, tā parasti ir. Te ir kaut kāds, nezinu, plastalīns. Tā mums ar Aivaru atklājās jauna problēma. Šito logu mēs neņemsim tomēr ārā, jo es cerēju, ka viņš ir līmētais logs, bet izrādās, ka viņš ir rūdīts. Mums daži rūdīti logi jau bija rezervē.
Būs jāved tonēt. Jā. Brauksim tagad pakaļ logam un liksim to un šito atstāsim. Gan jau noderēs kādreiz saimniecībā. Svinīgais brīdis ir klāt. Super līmai. Super līmai. Logs būs vietā. Tagad spoilers tagad. Diez ies iekšā. Es nezinu. Ierakst komentārā, tev liekas, viņš derēs vai nederēs? Es domāju, ka derēs, bet iespējams arī, ka nederēs. Pēc mirkļa redzēsim. Mēs joprojām čakarējamies, pie mums atbrauc pats Agns ir. Viņš arī grib moskviču tagad. Viņš atbrauc skatīties un ir izdomājis arī, ka... Vai žurks viņa apēd? Jā, viņš ir izdomājis, ka arī grib nopirkt moskviču, lai... Priekš grilu? Jā, nē, priekš drifta. Viņam ir apnicis ar refiniekiem ņemties, tāpēc viņš arī 24 moskviču ņēmis. Priekš grilu? Kroča Agns atbrauc pie manis ar to moskviču, apstīties mosīt un piedāvā maiņu pret šito BMW. Ko jūs sakat? Vajag man viņu mainīt vai nevajag? Parādīšu jums šitā te nautiņu. Viens labums ir, viņam jumts jau nav. Manam ir, bet es domāju, ka es ne... Jā, bet es domāju, es nemainīšu, bet Agns pa visu Paldies Dievam. Agns pa visu var gribu mainīties, bet es tev draugs iedošu pabraukt ar šito. Nu tā, draugi, turpinam iesākt to. Durvis mums ir uz galda jau. Mēs viņus noteikti nešpaktelēsim baigi un taisīsim, kādas viņas ir, jo laiks ir palicis ļoti maz. Pastāstīšu, kāpēc man tā mašīna ir līdz piekdienai jādabūna gatava, jo piekdien mēs filmēsim vienu videoklipu. Mums ir jāuztais pēc iespējas ātrāk šī mašīna gatava, un tāpēc ir tāds saspringts laiks tēt, jo sestdien mēs iesākām taisīt jumtu, un šodien ir pirmdienas vakars. Līdz piekdienai jābūt mašīnai ar apskatu, un mums vēl šitādi būs ļoti traka nedēļa. Bet, cerams, ka saies, viss būs ļoti labi, un beigās mašīna būs gatava ātrāk nekā es biju cerējis, un tēt mēs liekam visu darbiņu, lai pēc iespējas ātrāk mēs būtu apakaļ uz ielas un varētu jūs visus iepriecināt atkal ar viņu un piedalīties arī sacensībās, ko es arī ļoti gaidu, kad būs atkal mini rallijas un vispārējais. Tā kā, jā, tiekamies. Ko dar Teodoriņ? Izskatās, ka man ir jauns palīgs. Paldies! Nu, taisīsim kaut ko? Taisīsim? Jā? Teodors grib likt durvis iekšā. Mazais draudziņš grib palīdzēt, lai tētim ātrāk iet. Draugi, apskats diena ir klāt. Es nezinu, ceru, ka saies, bet neesmu galīgi pārliecināts. Tuliņ mēģināsim piedarbināt, jācer, ka ies. Nomainījām stūri, jo laikam ar sporta stūri nedrīkstot iet apskats, cik es tā dzirdēju. Bet, mēģināsim piedarbināt, ieslēgsim atkal masu. Sākums nav daudz sološu. Kaut kas nav maizē, jau saknē. Laikam starters noķīlējis. Viņš ir dzīvs. Viņš ir dzīvs. Labi. Nu ko, braucam tagad pie Aivara. Uzliksim riepas. Un pēc tam laidīsim uz apskatu, pastīsimies, kā mums tur ies šodien. Un ierakst komentārā, kā tev liekas, iziesim vai neiziesim un cik divnieki būs. Mēs tagad jau esam pie Aivara, un mums galīgi neiet viss pēc plāna. Pagaidām pulkstenis ir bez 10:04, un, 4, un, principā, mainam riepas mudīgi. Aivar, kā ir tev šajā skrējienā? Pastu ļoti. Un mums jāpaspēj vēl izbraukt apskati ir, un lai rītā mēs varam filmēt video pa Grobiņu svētkiem. Iespējams, ka šis video iznāks vēlāk un Grobiņu svētki būs notikuši.
Bet katrā ziņā, jā, mēs gatavojam mašīnu uz Grobiņu svētkiem, lai mēs varam uztaisīt promo video viņiem. Mēs esam apakaļ, mēs braucam uz apskati. Aivars beidzot dabūna izbraukt. Es domāju, ka mums būs, es nezinu, iespējams mums būs trīnieks, jo te iekšā skan tā, kad vajadzētu šitās austiņas. Ko saki? Ko? Mums ir viena liela problēma diezgan. Mums ir nosprūduši aizgrējās bremzes. Es nezinu, vai mums sajies, bet jācer, ka neieliks trīnieku. Apgriezieni vēl pa augstu. Aivars kaut ko te skatās. Galvenais, lai viņš nepārvārās, ne? Jā. Bet karbiņu neregulē. Nav jēgas. Ko viņam pēc stopas? Reku šīs? Nē. Šīs? Jā, jau esam tālāk. Bet te, tu jau velc viņu tā ārā. Ne? Esam tikuši cauri tagad un gaidām mikrofonu, kad mums atnesīs, lai mēs decibelus varētu izmērīt. Tas varētu būt interesanti. Mēs tādu roru uzliksim. Es nevaru iedomāties. Tur būs tāds produkts. Bet domā, apskat mēs dabūsim? Jā. Nu kā, apskata neizdevās. Iziet, kā jūs redzējāt, jo decibeli pārspēja visu šobrīd. Mums būs principā jāuzstājas tikai izpūtējs, ne Aivar? Jā, nu mans pareģojums, kad izies apskata, to izpūtēji nepiepildījāt. Jā, Ripo DL, kas piepildīja man sapnīt pa skaļo izpūtēju. Viņš pa skaļi tomēr mums ir, bet neko, vienalga liels paldies Ripo DL tieši jums par taisno izplūdu un ir forši. Esam tikuši uz priekšu bišķiņu un viss būs labi. Kā saka, viss būs maize un uztaisīsim jaunu izpūtēju, vēl sataisīsim amortizators, kas mums jāizdara un brauksim atkārtot un tad jau būsim pavisam legāli ielās. Atbraucām uz Ripo DL veikaliņu, dabujām jaunas filtriņas priekš Moskviču, lai nerijās ciet, un tagad ir atkal jauna problēma. Kaut kā negrib laisties klāt. Lampas deg. Baigi sapriecājāmies pa slimības lapu. Te nav vispār dzīvība. Ir beidzot pienācis laiks tā laika ķūningam. Tagad viņš izskatās kā īsts rallija auto. Principā viņš jau ir bijis īsts rallija auto. Viņš ir piedalījies veselās vienās sacensībās. Uz labo 3, pēc tam kreisais 3 vārds. Un viņš ir bijis arī uz jumta. Pēter! Es tev teicu! Tas nozīmē tagad, ka viņš ir kristīts kā nevis īsts, bet nu jā, rallija auto. Mīļš, man viņš ir mīļš. Tā, draugi, ir klāt filmēšanas diena, piekdienas vakars. Mēs ar Aivaru esam uz Grobiņu stadionu, kur notiks vēsturiski pirmais retro pasākums vispārībā, kāds ir jebkad Grobiņā bijis, ko organizējām mēs un biedrība Retro Garage. Tā kā būs interesanti, mums šobrīd notiek pirmie kadra filmēšanai. Mēs sadarbojamies ar T-servisu. Resku Tesla ir baigi interesanti. Un tā mēs dzīvojamies. Tur ir Moskvičs kaut ko tālumā, gaida arī savu uznācienu. Visādi sagatavošanās darbi notiek. Un taps labs viģiks. Nu, kādi ir sajūta braukt ar Teslu? Parasta mašīna. Parasta mašīna. Man gan tā neliekās. Jā, turpinām lēnām filmēt. Šitā ir, es nezinu, kurš dublis šis ir. Kaut kāds 6. iespējams. Kristers kaut ko monta. 305. 305. būsim Moskviču. Mēs ar Aivaru izspriedām, kad tagad uz stadionu pat liek fotoradars. Tā mums top video ar tādu apatūru. Tesla filmēs. Un pēc tam jau būs pats galvenais Moskvičs. Tā ir nebraukt, bet te kaut kas nav maizē galīgi. Bet tā ir vienmēr. Zini, kas ir?
redz jau smukās lietas, bet to čakaru, kas ir aizstāvīgi. To jau neviens nezina un neredz. Filmēšanas darbi iet pilnā sparā. Čau, Ainer! Čau, Ainer! Kā arī neaizmirstam piereģistrēt savus mazos uz dibdab sacensībām jau laicīgi. Tā mēs te cīnamies. Tikko pēdējos kadrus iefilmējām, Ainars pārvarēja savu šito, kā viņi sauc, lampdrudis. Laikam ir pārvarēts. Jā. Pirmais. Man jau šovakar būs kaut kas jāizbrauc uz veikalu. Jā, Ainaram laikam sirsniņai vajag mieru. Balzāmiņu. Aivars vienkārši sako līdz ar kameru, kaut ko filmē. Kristers arī tur kaut ko vēl ņemās. Kaut ko dara. Jā, izmet kameru, viņam pietika viss šitais, ten līdz kaklam ir šitais. Bet nē, viss pozitīvi. Īstās jau diezgan veiksmīgi mums viss ir izdevies. Tagad tuliņ gaidām, kad Kristers pacels dronu, filmēsim pēdējos kadrus. Vakars vienkārši pasakains. Ļoti skaists vakars, bet mums tas izdevās. Mēs uztaisījām mašīnu. Paldies, paldies pilnīgi visiem cilvēkiem iesaistītajiem, kas biju ar mani kopā un kas palīdzēja, kas ticēja man, ka es viņu dabūšu apakaļ. Un tas bija tāds skrējiens, bet tas ir to vērts. Tas tiešām ir to vērts. Un tā mīlestība pret tām vecajām mašīnām, es domāju, viņa nekad nebeigsies. Tā kā autiņš vēl nav pilnībā gatavs, šodien izdomāju mēģināt ar elektrību tikt galā, jo vakardien filmējot vispār mašīna negāja, kaut kur sit uz īso, beigās atradām vaininieku. Viens vats sitās pret mašīnas korpusu, līdz ar to bija īsavienojums, un šobrīd Moskvičs dzīvē atkal ir jauns pārmaiņas. Salons ir atkal izārdīts, te ir visi vadi. Ceru, ka tagad nebūs vairāk mums elektrības problēmas. Un jā, kaut kā neiet viņi. Baigi viņš visu laiku grib, lai viņu čubina un mīlē un tais. Kaut kādā brīdī bišķi pacietība zūda, bet nu jāiet uz uzvaru, vajag, lai viņš iet un viss ir perfekti. Tāpēc jā, turpinam darboties, bet vēl mums priekšā ir amortizators, mums vajag cietāks uzlikt. Tad mums vēl ir savērsums jāizved, saregulēt. Kaut kur antifrīz spil vēl. Katrā ziņā te ir ko darīt. Atkal Moskvičs ir uz pacēlāju. Mēs ar Aivaru tagad mainīsim amortizators, lai nebūtu tā, kad mamma raksta tādas izziņas. Šāds, jā. Un finālā ir tā, ka mēs mainīsim aizvarēju samīšu. Šitais izstās jau vispār ir beigts. Mēs liksim no džipa amortizators un priekšējos mainīsim. Aivars jau šauja riepas vaļā. Redz, ka mums te vēl viena problēma. Cilindrs sulo, bremzes kaut ko pazūd, bet šīs bija tās, kas mums bija uzkarsušas pirms apskats, bet pēc tam aizgāja. Amortizātori. Nekustās. Nu ko, māmiņa, es vairs centīšos negāzt to mašīnu apkārt, ja tu šito skaties. Piedod, lūdzu. Būs labi. Būs maizē, ne, Aivar? Viss maizē, jā. Vēl jau nav maizē. Būs. Mums izpūta arī jādabū un ir apakaļ. Uztaisīt. Ar Aivaru beidzot sataisījām amortizators. Izskatās, ka būs labi. Gribētās tā iešūpināt. Izskatās, ka te turēsimies uz ceļa. Baigi forši. Būsim atkal izdarījuši vēl vienu neskaitāmo darbu tai mašīnai. Katrā ziņā, no retro mašīnām Moskvičs tik daudz laiku es nebiju patērējis pie vienas mašīnas, it īpaši pie šīs. Rezultāts tomēr ir un ir baigi veiksmīgi viss izdevies. Tā kā brauksim uz atkārtoto apskati. Esam oficiāli tikuši pie jaunas apskates un esam atbraukuši ciemos pie viena no maniem draugiem, Roļā. Uzregulēta Moskvičam savirzi, lai mums taisni mašīna iet.
Aiziesim viņu sameklēt tuliņ. Sveiki! Šitā neesmu pieredzi. Zikām patīk labāk. Un Eudi, čau! Es, Pēters, atved mašīnu, Feroņš sataisīju. Jā, es esmu kaut kā pieredzi šitā tev turēt, un es pat nezinu, kāds cits to dara. Paga. Kopā esam atbraukuši pie Roļa. Eudi, čau! Jā. Un man ieteica jūsu servis tāds Rolands Lukjanovs. Lukjanovs! Bet īstenībā man kādreiz sen atpakaļ vienreiz nosaukt, es pa Lukjāns, kas nosauc? Pa Lukjānski, bet vispār Lukjanovs. Jā, un Rols piedod. Gribi iziet ekskursijā? Nē, man ir viens jautājums, tad ejam. Nu, beidz, šito Viens vienīgs jautājums. Tu tiešām negribi, lai tev saregulē savirzi? Kad? Ejam tālāk. Un nākošais jautājums. Varam iziet ekskursijā. Bet, Ejam. Sapratīs, kāpēc Opels stāv uz Pauli. Visas mašīnas nav pie mums. Ir diezgan liela daļa, kā piemēram, tur komentārs stāv. Tur stāv Geļiks. Tas ir tavs? Ne, tas sākstīties. Tāpēc kalibra nav. Pasties barīgi, kāds pat Geļiks pa lielam. Lūdzu, palīdziet viņam tik galā ar to mašīnu. Bet jā. Kas te notiek? Te ir vecais kūzavs. Starp citu var dabūt kalibras gabaliņu, aizēja internetu veikliņā, shop.rolsworkshop.lv un dabūs gabaliņu no īstas mašīnas ierāmēt. Tad reku mums ļoti interesantu puterīt. Starp citu, jā, kādreiz šitos ražoja Latvijā, laikam ražoja. Oriģināli tur nāk V8 Audi motors. Kā tu redzi, šobrīd viņš tur nav? Nekā nav. Viņš noteikti ir kaut kur uz stand, ne? Jā, tur kāds kaut ko sāk likt, bet diemžēl nepabeidz, un tagad tā ir mūsu problēma. Kāds cilvēks, lai tiec līdz Geļikam, ir kaut kāds Moskvičs sabot taisīt. Labi, ejam tālāk. Iespējams, ka var nopirkt no manīm šito mazo spindzelīti. Ritīgs smuks aparāts. Jā, kupējā. E82 benzīns. Kanēlim šito vajag. Nē, kanēlis tāds viņam pa dārgi. Kanēlis Berekuļs. Viņš skatās tās mašīnas citā tirgu un pēc cita tirgus kategorijas viņš novērtē. Mans mazais Latgalīt. Jā, šis ir mans rotaļstūrīts. Viens no visiem rotaļstūrīšiem. Starp citu, ūdensmocis ir jāsāk gatavot jaunajai sezonai. Jo kur katru brīdi, vispār nevis kur katru brīdi, bet mēneša beigās, 29. nākamēnes, jūnijā, jātiekās ir Liepājā sacensībās. Es labprāt tev Rolu palīdzētu, bet man viss nauda aizgāja Moskvičs jumtā. Jā, es redzēju, tev vajadzēja pašam bišķiņ atbalstu, man liekas, bet malacis uztaisīja. Jā, laika. tāpēc esam tev un visi ok. Bēd ielai. Mūži šitā sāp. Tie, kas seko Rolim TikTokā, noteikti esat redzējuši vairākus vidīgus. Jā, kā Rols sastelēja motoru, un diemžēl mums pārtrūka jauna ķēde, un šobrīd cīnos pa garantiju, un ķēde šobrīd pie ražotāja. Šādi izstāst laimīgi seju pie laimīgas mašīnas. Jā, tā kaut kā. Tagad, diemžēl, doču uz pauzes, neko šobrīd nevar darīt, jo es ceru, ka ķēdes ražotājs vai arī tas, kas piegādā un nopelna naudiņu par to, ka viņš pārdod sliktu detaļu, uzņemsies kāds atbildību. Tā kā, diemžēl, mans sarkanais briesmons stāv nopūst. Šeit interesanti aparāti. Pēc grants dopiņa bišķiņ piekari jāpārbauda. Bet jā, ir jāsalabo korpus. Ūdensmocis ir nedaudz trāpījis kaut kur, un klients grib, lai sagatavo apakšu, līdz ar to uztaisīsim atkal tā, kā vajag. Laukā atceries, ka stāvēja laiva, šis ir laivas motors, un no šāda stāvokļa mums vajadzētu viņu dabūt vienā gabalā. Interesanti, katru dienu arī ūdensmocus pacēlāji nevar redzēt. Šitien ir mums kalibrs dzinējs, starp citu joprojām stāv. Jā, kaut kad viņš arī rūks atkal. Šitā ir manta, vai ne? Jā, šis ir C20 LED turbomotors pilnībā pārbūvēts palielam. Tur nekas nav standarts, tur ir viss kaut kas uztaisīts tā, lai ir tā cerība dabūt kalibrā tomēr tos 400-500 zirgspēkus. Tā kā šitā sirsniņa es ceru, ka drīz kaut kad arī rūks. Pilnīgi neko nesapratu, ko viņš pateica, bet... bet laika. Laika, jā. Kaut kāds šitāds interesants veids atbrauc uz mazā ātra darbiņu, jāskat izpūtē. No retro mašīna jau, man liekas, šitā ir. Šitā ir pa man tēma. Jo, zin kā ir, mums nepatīk taisīt vecs lamats, bet mums patīk vecs un interesants mašīnas taisīt. Tā ir diezgan liela atšķirība starp vienkārši sapujušu golfu
2000. gada un starp, tādu kaut kādu interesantu vērķi jau. Man tev jautājumi. Paralēli šeit, jā. Tev jautājums. Nu beidz, pagaid, man ir jāizsūtās, kāpēc mēs pie tā nonāksim. Ejam tālāk. Rolf, baigi apņēmīgais. Jā, šis ir jautājums, Pēters visu laiku pajautāt, kad kalibri būs gatavi. Kā tu redzi, mēs visu kaut ko darām un, diemžēl šitas aparāts paliek parasti pēdējā plānā, bet starp citu arī šeit viss notiek tieši šajā brīdī. Šobrīd Rīgā šujās jau salons, kā tu redzi, apkārt stāv pilnīgi jauna piekara visādām polībuksītēm un vēl visu kaut ko, tā kā kaut kādā brīdī vienkārši metīsim to visu kopā, tik līdz kūzovs būs gatavs. Ir vēl nedaudz jāpametina, bet kur katru brīdi jau viss būs pabeigts. Es bišķi aizrāvies to, ka es negribu par nekur rūsu un nevienu caurumiņu, un es vienkārši uzpļūtītu kaut ko pa virsu, bet smuki, precīzi, lai pašam prieks, vai ne? Un tas nekas, ka šeit nekad dzīvē neviens neko neredzēs un nenovērtēs, bet es zināšu, ka šeit būs smuks sataisīts. Jā, vampers gatavojās krāsošanai, tam pašam T5, kas mums laukā stāv. Šajā vienreiz studijā es ēdu negaršīgu zīvi. Jā, Pēters tur vienreiz paciet sūstromi. Kas tas tāds? Kas tas te uzrādījies ir? Un pēdējā Pēdējais slavas brīdis bija pie garā, un tagad ir slavas brīdis pie tev uz visu. Pastīsimies, cik tu labi tur esi iztaisnojis, vai cik apmetot kūleni būs. Zini, kas man liekas? Man ir bail, ka man ir stūršķība atstāt uzlikt iespējams, bet to pēc tam var pārlikt, ne? Nebaities. Redz, ko? Un pēdējais rotaļas turīts. Šobrīd būvēju pats savu beidzot ratāņraušanas stendu, kas sākumā bija uztaisīts pirms kaut kādiem jau gadīs 2 gadiem kā prototips, pēc tam uztaisījām elektromonču ratāņraušanas stendu, kas Rīgā ļoti labi jau kalpo un strādā. Beidzot jāuztais līdz galam savējies, lai arī tu vari uzraut ratāju, jo es jau paspēju pāmpelēties, man jau apniņa. Starp citu grobiņā arī viņš būs. Uz grobiņa sākam, jā. Ceram, bet nav varianti būt. Jā, tā kā tie, kas labi man seko līdzi, man bija tāds smuks Z750 mocīts. Es viņu, diemžēl, dabūju investēt un pārdot, lai sastāvētu Dodge. Tagad man nav ne mocis, ne Dodge, bet es nopirku tādu Frankensteinu vecu mocīts pēc gada vecu Suzuki. Uzbūvēsim tā pa savam, lai izstāsta tāds interesants. Vismaz būs ar ko braukt. Rolim fonā labi izstāsta tā mašīna. Ierakst lūdzu komentārā, vai Rolim vajag Moskviču vai nevajag. Uz to brīdi es ceru, ka būs bloķēta tā komentāra sadaļa, ka nevarēs ierakstīt komentāru. Šis izstāsta pēc grilla? Šis varētu būt. Un tā, šitā bija tāda mazā ekskursija par to, kas vispār notiek servisā. Un neskatoties uz to, ka šitās viss zupas grābs ir jāmaisa un jāvada, viss kaut kas jādara, tad plus vēl sociālā dzīve bišķi jāpadzīvo, lai tu kaut ko vispār redzētu kādreiz YouTube. Šis tāds mazais updates par to mazo ikdieniņu, kas te notiek servisā. Tā kā dara visāds interesants lietas un, diemžēl, kalibri paliek tā kā pēdējā plānā, kas ir viss neizdevīgākais pasākums un visā laikietilpīgākais. Bet viss notiek lēnītēm, viss būs. Bet tā kā ažīgi sanāk, ko tu pa burtiem rakst, saka ir, izrunā kā ir. AZL, kā es jau saprotu, bet sanāk, ažīgi. Šitā ir koda mašīna. Jā, šitam. Te mēs mēģināsim Moskvičam atrast īsto kodu riteņiem. Vispār, jā. Bet es te jau esmu bijis īstenībā vienreiz. Viņš jau zina, kā tad viss notiek. Viņš jau zina. Tā kaut kā. Ir klāt jau piekdiena, un rīt jau būs lielais pasākums, un kā jau tas parasti ir ierasts, pēdējie brīži pie mums ir atbraucis Artis, tas, kam ir G-Towns. Hello. Liek Moskvičam pēdējo puzles gabalu klāt, lai mēs rītā būtu sakot un smuki, un līdz galam beidzot izdarīt. Tā, lai zinu, no kurienes nāk Moskvīte. Jā. Milzīgs paldies viņam par visu, ko viņš ir darījis, un ir tik daudz darbi izdarīti līdz šim, un vēl tik daudz, kas ir jādara, bet Arts ir arī viens no atslēgas cilvēkiem, kas diezgan daudzi palīdzējuši šajā pasākumā, tāpēc liels respekts, piesakojam starp citu viņam Facebook lapai, G-Town Rap, parādīšu, kā viņu var atrast. Jā, un turpinam skatīties.
Izskatās, ka viss ir maize.